Nu, laba dieniņ, dāmas un kungi, jā, tepat no Liepājas Latvijā, jā, respektīvi pēdējais traģiskais priekulas incidents ir atvērs atkal mūsu sabiedrības īpašo talantu, jā, spēju, jā, atrast argumentus un attaisnojumus, nu, praktiski jebkurā situācijā, respektīvi, nu, tas incidents pavisam nelielais, kuru tad pēc manas skatījuma varēja atrisināt diplomātiskā, intelektuālā sarunu veidā, jā, neintelektuālās aprindas izvēlējās otro opciju, jā, izvicināties ar dūrēm, jā, respektīvi. Un es patiesībā neesmu nošakēts tieši par šo konkrēto gadījumu, jo, nu, man liekas, pie mums tas ir standarts, jā, ka kādu nomuši, jā, un, nu, kādam kaut ko salauž vai kādu aizsūt pa skujtāk, jā. Bet tieši tas īpaši apdāvināto cilvēku uzskats, kad policists, jā, kurš nav formas tērpā, pēkšņi pārvēršas pa kaut kādu meža rūķītu, uz kuru neatiecas pilnīgi nekāda noteikuma, jā. Nu, tas ir apmēram tas pats, kas tagad, tas pats policists, jā, viņam beidzās maiņa, jā, viņš tagad uzhujā arī šortiņas, uzvalk maiciņu, uzvalk kediņas, jā, un viņš hujā arī pa lielo prospektu, jā, viņš hujā arī, viņš redz tagad tur kaut kā divi sīkie, jā, viņi tagad, nu, sit viens otram daudz sejas, jā, nu tā brutāli daudz, nu tā kā asinstek, jā, nu ko dara policists, jā, nu viņš hujā arī tālāk, jā, nu viņam tak mājiņa beigusies, viņš nav darbā vairāk. Labi ir policists iet tālāk, jā, viņš redz tur pie rožu laukuma, jā, kaut kāds, cilvēks mēģina izrakt, jā, puķis ārā, nu valsts apstādījums iestādītos, jā. Nu ko policists dara, viņš paskatās, nu viņam paiemāt, jā, viņš hujā arī tālāk, jā, par cik tā viņš nav formas tērpā un viņš nav darba laikā savā, jā. Nu, tas ir tas pats apmēram, kas mediķis, jā, atsakās glābt cilvēku dzīvību tikai tāpēc, ka viņš ir atvaļinājumā, viņam nav baltais halātiņš un cepuri, jā, ar sarkanu iešūt krusta augšām. Nu, jāptvaišu maķi, jā, jūs vispār cilvēki paši, nu, dzirdat kādu herņu, jūs nesat, jā. Es nerunāju pa visiem, bet bija tādi konkrēti īpaši apdāvinātie, jā, kuri bija uzrakstījuši, ka jā, nu, ka policistam viņam ir visatļautība, jā, pēc darba, jā, nu, es pats esmu bijis dienestā, nu, kaut gan salīdzinoši neilgu laiku, bet es esmu bijis, un jebkura amatpersona, kas ir policists, karavīrs, robežsargs, nu, tevi no rīta līdz vakaram dresē, un tev māca, kad arī pēc dienas beigām, ārpus bāzēm, jā, ārpus formas tērpa, tev ir tā pati atbildība, kas dienesta laikā, jā, tu nes valsts godu, tu nes karodziņu Latvijas sarkano pie sāniem. Tevi jārāda piemērs cilvēkiem, jā, tu esi tas tiešais cilvēks un vienīgais, kas reprezentē un rāda cilvēkiem piemēru, kā tad ir jāuzvedās sabiedrībā, un es personīgi nepazīstu to policistu, es tur priekulē nebiju, es to incidentu savām acīm neredzēju, tāpēc es te netēlošu kaut kādu prokuroru, jā, deputātu vai tiesnes, bet es varu teikt arī, ka policists nav nekāds robots, viņš arī cilvēks, un viņam arī kaut kādā veidā, nu, jānoņem spriedzi, bet ja tu esi ārpus savu darba laiku, un tu esi izdomājis, nu, iedzert, jā, vai tur kaut ko iešņaukt, bet, nu, tevi vēl vairāk jākontrolē tā savu rīcību, jo, nu, tu esi kā uz tādas pulveru mutis, jā, nedod Dievs kaut kāds kipišs, nedod Dievs, tu kaut kur esi iesaistīts, jā, tevi lielāka atbildība, tevi lielāka vāra, jā, tevi lielāka, attiecīgi lielāka sodāmība un tā tālāk, bet, nu, tiešām, nu, cilvēks, kurš ir bijis policijā, nu, tur tak māca disciplīnu, tur pārbauda cilvēkam morālo, tur pārbauda cilvēku uz izturību, jā, nu, nevar būt, kad policijā pieņem tādu čuvaku, jā, kurš ir, nu, garīgi, morāli nelīdzsvarots un kurš kaut kādā neliela alkohola reibumā vai kaut kādās, nu jā, narkotikas nevar jau zināt, viņš tur bija lietojis vai nebija, kaut kādas it kā ziņas tur klīst, kad it kā bija arī kaut kas lietots, bet, nu, ja tu esi stabili nelīdzsvarots, nu, es nezinu, ej hujā arī uz kaut kādiem, nu, izolētiem pasākumiem, tur salasies ar savējiem kopā, vai es nezinu, nu, uztais mājā, nopēc šņāp pudeli, jā, savelc līnijas, un šņauc, un, nu, sēd mājās, nelien ārā, ja tu pats zini, ka tev ir problēma, jā, ar morālo,
Bet nē, bļaļ, nu, suka, nu tā, nu, patiesībā tā sabiedrībā tā attieksme un kultūra ir tāda, kad, ja tu mēģini atrisināt tādā diplomātiskā saruna līmenī, jā, tevi uzskata pa mīksto, jā, ja tu lec iekšā, nu, barā, nu, tā dūrēm un sit zilas acis, jā, nu, tevi uzskata pa īstu veci, jā, patiesībā. Es neko nesaku, ja tev tur skriena nāzi virsū, jā, ja tev lāpst, mēģini tulīt, bļaļ, pa beški iedot, vai tev draud izdurt acis, protams, tev, nu, iestājās tas pašaizsardzības mehānisms, tu esi tiesīgs aizstāvēties. Bet šīs konkrētais priekals gadījums mums parādīja atkal, nu, cik ļoti lielā pagrīdēja mūsu kultūra un attieksme vienam pret otru. Un nedod Dievs, jā, tas būtu noticis, kad policists būtu bijis formstērpā, jā, nu, bļaļ, tad visa Eiropa uz mums skatītos tiešām uz kaut kādiem, bļaļ, romu izcelsmes, bļaļ, šitiem te čigāniem ar bļaļ, šitām te Adidas biksēm un kāzu uzvalku kurpēm, jā, kājās, un tiešām, bļaļ, mūsu valsts reputācija varētu meklēt ar, bļaļ, metāla detektoru zem kaut kāda asfalta, jā. Paldies Dievam, līdz tādam līmenim mēs vēl neesam, bet katrā ziņā es ļoti nosodu šo te gadījumu, un es ceru, ka vainīgais saņems pa pilu programmu, tā kā kaut kā tā. Visiem forša diena, jā, esmu Liepājā, forša diena, šodien braucam, rīt Summersauns, jā, rīt Summersauns, rīt pisīsim ogu. Un katrā ziņā, jā, nu visiem forša diena, jā, un tiekamies tad jau citos vidīkos, čau!